Labdien! Mani sauc Anta Caune, un es esmu Ventspils ģimnāzijas debašu klubu vadītāja. Šodien piedāvājam jums iespēju noskatīties debatas tieši saistē. Šodien runāsim par jautājumu par to, vai ir jāpazemina vēlēšana vecums līdz 16 gadiem. Mums ir divas komandas – opozīcija un valdība. Valdību pārstāvēs Kristīne, Nora un Elza. Savukārt opozīciju pārstāvēs Valters, Sofija un Māra. Mēs skaitīsim laiku šodien tādā nedaudz saīsinātā versijā. Tātad katram runātājiem būs 5 minūtes, kur pirmā un pēdējā minūte ir aizsargāta, kuras laikā jautājums uzdot nedrīkst. Mūsu palīgs tur ar plaukstas sitieniem jums palīdzēs saprast, kad ir beigusies 1. minūte un kad ir beigusies 4. minūte. Un atbildes runai šodien būs 3 minūtes. Es būšu balss aizkadrā, kas pieteiks nākamo katru runātāju. Ja? Es domāju, ka mēs varam sākt. Lūdzu, dosim vārdu Kristīnai kā valdības pirmajai runātājai. Cienījamie oponenti, skatītāji, mani sauc Kristīne Čakle, un šodien es aizstāvu viedokli, ka vēlēšanu vecums ir jāpazemina līdz 16 gadu vecumam. Vēlēšanas mēs definējam kā saeimes un pašvaldību vēlēšanas. Un temata aizstāvēšanai mēs izmantosim divus argumentus. Mūsu pirmais ir jauniešu politisko aktivitāti. Par to pastāstīšu jums es par jauniešu politisko aktivitāti. Un otrais ir jauniešu darbu un nodokļu pieredze, par kuru parunās mana kolēģe un valdības otrā runātāja Nora. Pirmo argumentu par politisko aktivitāti un interesi par politiku aizstāvēšu ar 2 apakšpunktiem. Pirmkārt, es runāšu par jauniešu interesi politikā un otrkārt par viņu plašiem redzeslokiem. 16 un 17 gadīgi jaunieši ir politiski aktīvāki par viņu vecākajiem biedriem. Piemēram, Skotijas 2014. gada referendumā 16 un 17 gadus vecie balsotāji bija daudz aktīvāki nekā viņu kolēģi. 75% no visiem jauniešiem Skotijā devās balsot, un 97% teica, ka viņi vēlētos turpināt balsot, lai šāda iespēja netiktu viņiem liekta. Tas liecina, ka šajā vecuma grupā ir interese par politiku, ir vēlme piedalīties un ietekmēt un kontrolēt to, kas notiek ar viņu valsti, parādīt, ka arī viņiem ir balss, ka arī viņiem ir vēlmes un ka arī viņu viedoklis ir svarīgs. Vai tiešām mums neinteresē, ko mūsu jaunieši domā par mūsu valsti, kas ir viņiem svarīgs, kas ir problēmas mūsu, veiksim, izglītības iestādēs, kura neviens pieaugušais vai 18-gadīgais vai 60-gadīgais nepieredz un nezin. Ļaujot 16 un 17 gadus veciem jauniešiem balsot, mēs arī veicināsim viņu iesaistīšanos politiskās aktivitātēs arī nākotnē. Jo viņi zinātu, ka tiešām arī viņi ir svarīgi valstī, svarīgi prezidentam, svarīga saimai, ka viņi var kaut ko mainīt, ietekmēt. Un ir jaunieši, kas sāk balsot agrākā vecumā, tie arī turpina balsot vēlāk dzīvē, palielinot balsotāju skaitu. Piemēram, cilvēkiem, kuri nav tikuši uz balsošanu 18 gadu vecumā, bieži vien arī neiet vēlēt 50 gadu vecumā. Tādējādi vecuma samazināšana arī palielinās mūsu vēlētāju skaitu, kas ir diezgan drastiska situācija šobrīd. Otrakārt, jaunieši prot labi piekļūt interneta informācijai un uzzina daudz vairāk nekā pieaugušie. Viņi izmanto ļoti plašu avotu klāstu, kas nodrošina plašāku redzesloku un dziļāku izpratni par pašu politiku un par cilvēkiem, kuri viņus pārstāvēs. Kā arī vecuma pazemināšana ļoti stiprinātu Latvijas demokrātiju, jo traģiskā situācija, ko pirms tam minēju, Latvijas vēlēšanās 2018. gadā tikai 54% no balstiesīgajiem latviešiem tur piedalījās. Tā bija viszemākā aktivitāte 25 gadu laikā. Vai tiešām tikai puse Latvijas var vēlēt? Vai tiešām mēs nevaram ļaut arī jauniešiem, bērniem, par kuru dzīves ir visa mūsu nākotnes Latvija? Vai tiešām mēs nevaram ļaut arī viņiem lemt nākotni? Ja mēs iekļaut arī 16 un 17 gadus vecos jauniešus, mums palielināsies vēlētāju skaits un arī demokrātiskā leģimitāte. Tātad mūsu demokrātija tiešām būs īsta un no sirds tiešām atspoguļos visu tautu. Kā arī, kā jau iepriekš minēju, nodrošinot šo iespēju balsot, jau agrāk mēs nodrošinam, ka viņi balsos arī nākotnē un jau agrīnā vecumā tiks iesaistīti un interesēsies par politiku. Jautājums.
uz kādu informāciju jūs pamatojat to tiešām, ja viņiem atļaus balsot agrāk, tad viņi arī vēlāk nākotnē balsos, jo pagaidām es nezinu nekādu pierādījumu, kāpēc tā būtu, tas izklausās pēc minējuma. Tas nedaudz ir minējums, bet kā mēs šodien bijām balsošanas simulācijā, ļoti daudziem patika šis process, un tie nebija 18-gadīgi jaunieši, un tie arī tiešām plāno doties balsot arī nākotnē. Un tie bija 16-gadīgi jaunieši, kuri aizgāja šodien jauniešu mājā Ventspilī uz izmēģinājumu. Viņiem tas patika, un viņi to darīs arī nākotnē. Kā es sāku teikt? Viņi sāks jau interesēties par politiku agrākā vecumā, un nākotnē būs ne tikai aktīvi vēlētāji, bet arī informēti vēlētāji, kur jau no agra vecuma zināja, par ko balsot, jau zināja, kur pētīt un kur vispār atrast, kur tās partijas ir, kā notiek satikšanās ar viņiem un kā notiek pati balsošana. Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka vēlēšanu vecuma samazināšana līdz 16 gadiem satuvinātu jauniešu politiskām norisēm, stiprinātu demokrātiju un veicinātu aktīvu līdzdalību. Paldies! Labdien, dāmas un kungi, cienīti oponenti! Mani sauc Valters Svieško, un es esmu pirmais opozīcijas runātājs. Valdības komanda vēlas samazināt balsošanas vecumu līdz 16 gadiem. Lai gan šis grozījums izskatās kā solis pretim jauniešu līdzdalībai valsts politiskajās norisēs, tas īstenībā apdraud mūsu demokrātijas stabilitāti, samazinot informēto veikto balsojumu skaitu un neveicinās jauniešu interesi politikā. Tāpēc es esmu lepns stāties pret propozīciju, ka balsošanas vecums ir jāsamazina līdz 16 gadiem. Mūsu viedoklis balstās uz diviem galvenajiem argumentiem. Tie ir: pirmkārt, 18 gadu vecums ir sabiedrībā pieņemtais vecums, no kura cilvēkam ir tiesības veikt svarīgas un atbildīgas izvēles. Balsošana ir tikpat atbildīga izvēle, un tāpēc arī to ir jāļauj tikai no 18 gadu vecuma. Otrkārt, 16 gadus veci jaunieši nav spējīgi veikt svarīgus politiskus lēmumus, kognitīvā brieduma un propagandas uzņēmības dēļ. Es prezentēšu pirmo argumentu, kā arī atspēkošu valdības argumentus. Mana komandas biedrene Sofija Sedača sniegs mūsu otro argumentu un atspēkos valdības sniegtos argumentus. Tad mūsu komandas biedrene Māra Maksniece apkopos izvirzītos argumentus un sadursmes punktus. Tātad, pirms mūsu pirmā argumenta prezentēšanas, es tagad atspēkošu valdības sniegto argumentu. Balsot uz valdību, jaunieši ir ļoti aktīvi, un kā piemēru viņi sniedza Skotiju, kurā jaunieši bija aktīvāki par lielāko daļu vecākiem cilvēkiem. Lai šis ir tikai viens piemērs no daudziem. Mums ir savākt dati no 2016. gada ANO pasaules jauniešu reportāžas, kurā tika pētīts vesels 33 valstis, un kurās tika pierādīts, ka jaunieši vecumos 18 līdz 29 piedalījās tikai 44%, salīdzinot ar citām vecākām vecuma grupām, kurās piedalījās 60% no balsotājiem, kas liecina, ka jauniešu balsošanas paradumi veidojas tikai vēlāk nākotnē. Kā jau iepriekš minēju, viņi teica, ka tas veicinās vēlmi tālāk piedalīties vēlēšanās, lai gan, kā jau pat valdība pieminēja, jā, tas ir principā minējums tikai, un tas nav balstīts uz nevieniem konkrētiem datiem vai faktiem. Tātad, par mūsu pirmo argumentu. 18 gadi ir mūsu sabiedrībā pieņemtais vecums, no kura mēs sniedzam pilsoniem tiesības pašam veikt atbildīgas izvēles. Atbildīga izvēle apzīmē lēmumu pieņemšanu, kas ņem vērā ne tikai pašreizējās personiskās vajadzības un vēlmes, bet arī potenciālo ilgtermiņa ietekmi uz sevi un citiem. Tas ietver atbildīgu rīcību, kas balstīta uz ētiskiem principiem, ilgspējību un sabiedrības apkārtējību. Piemēri būtu autovadīšana, precēšanās, alkohola vai cigarešu lietošana vai kredīta izņemšana un daudz citi tam līdzīgi. Tiesības veikt šos lēmumus. Ja. Vai jūsuprāt plāns palielināt alkoholu un citu reibinošo preču iegādi līdz 21 gadam nozīmē, ka arī balsošana būtu jāatceļ uz 21 gadu?
Es nevienā brīdī neteicu, ka es atbalstu paaugstināt arī alkohola iegādāšanās vecumu. Tā būtu pilnīgi cita debate, bet ja jebko šis demonstrē, tad tas demonstrē to, ka pat 18 gadnieki dažreiz nav spējīgi veikt šīs svarīgās izvēles. Tad kur nu vēl 16 gadnieki? Tātad turpināšu. Tiesības veikt šos lēmumus pašiem netiek sniegtas 16 gadniekiem, jo pieņems, ka 16 gadnieki nav vēl gatavi veikt tik svarīgus lēmumus bez vecāku cilvēku palīdzības. Balsot ir tikpat atbildīga un nozīmīga izvēle, jo ar savu balsi katram vēlējošam jaunietim ir iespēja ietekmēt savu sabiedrību un tās nākotni. Šī iemesla dēļ arī balsošanas tiesībām ir jābūt pieejamām tikai no 18 gadu vecuma. Tieši tāpēc mēs, opozīcijas komanda, uzskatām, ka jaunieši 16 gadu vecumā vēl nav spējīgi veikt atbildīgo izvēli, balsot vēlēšanās un pieņemt lēmumus, kas ietekmēs visu sabiedrību un tās nākotni. Paldies! Labdien, godājamā opozīcija un visi klātesošie! Man ir liels prieks stāvēt šodien jūs priekšā un, kā valdības otriem runātājiem, aizstāvēt mūsu otro argumentu, kas paredz, ka jauniešiem no 16 gadu vecuma ir jābūt tiesībām piedalīties vēlēšanās, ņemot vērā, ka 16 gadus vecs jaunietis mūsu demokrātiskās sabiedrības acīs ir darbspējīgs. Tātad viņš spēj strādāt, pelnīt algu un maksāt valstī nodokļus. Pirms savu argumentu es tomēr vēlētos atspēkot opozīcijas piedāvāto argumentu. Jūs teicāt, ka tas mūsu sabiedrībā ir pieņemts, 18 gadi ir balsošanas vecums. Un jūs vēl teicāt, ka 18 gados mēs spējam vairāk pieņemt, mums ir vairāk ētisko normu un vairāk mēs spējam pieņemt atbildīgas izvēles. Vai jūs uzskatāt, ka 16 gadnieki, pieņemsim, nespēja izvēlēties, nespēja atšķirt ētiskas un neētiskas izvēles, nespēja pieņemt atbildīgas un neatbildīgas atšķirības starp šīm divām izvēlēm? Tātad, otrā argumenta pamatošanai es vēlētos aplūkot 3 aspektus. Pirmkārt, ekonomiskā sasaiste un nodokļu maksāšana, otrkārt, pilsoniskā izglītība un atbildība, un treškārt, interešu pārstāvēšana un taisnīgums. Pirmkārt, ekonomiskā sasaiste un nodokļu maksāšana. Ņemot par piemēru ASV un saskaņā ar youthrights.org datiem, Amerikas Savienotajās valstīs ir aptuveni 730 000 cilvēku, kas strādā no 16 gadu vecuma, pelna algu un līdz ar to maksā valstī nodokļus. Tas ir liels kvantums cilvēku, kas nevar piedalīties šo nodokļu nonākšanas izvēlē. Šiem jauniešiem, kā arī Eiropā un citur strādājušiem jauniešiem 16 gadu vecumā, tiek liektas tiesības lemt par to, kā viņu nodokļi tiek izlietoti. Demokrātiskā sabiedrībā pastāv ideja, ka valsts augstākā vara pieder cilvēkiem, kam ir ietekme uz valsti. Jaunieši, kas maksā nodokļus, piedalās valsts ekonomikā, tātad viņiem ir ietekme uz valsti. Liedzot jauniešiem iespēju balsot, bet liekot par pienākumu maksāt valstī nodokļus, tiek liektas iespējas, kas pieder ik katram pilsonim, kam ir ietekme uz valsti demokrātiskā sistēmā. Tātad, nedodot balstiesības, likums ir pretrunā ar demokrātisko iekārtu. Otrakārt, pilsoniskā izglītība un atbildība. Strādājot no 16 gadu vecuma, jaunieši agrāk iegūst praktisku izpratni par darba tirgus funkcionēšanu un ekonomikas funkcionēšanu. Viņi saskars ar tādiem jautājumiem, kā darba tiesības, minimālā alga un nodokļu politika. Piešķirot šiem jauniešiem balstiesības, mēs veicinātu jauniešos politisko iesaisti un izpratni par valstu un tās politiku, kā arī atbildības sajūtu pašiem par savu nākotni. Pētījumi liecina, ka agrīnā vecumā iegūta pieredze politiskajos jautājumos veicina ilgtermiņa pilsonisko aktivitāti un atbildīgu rīcību nākotnē. Kā jau norādīja man kolēģe, sniedzot jauniešiem iespēju balsot, mēs varētu nodrošināt politiski un pilsoniski aktīvākus un atbildīgākus demokrātiskas sabiedrības locekļus nākotnē. Treškārt, interešu pārstāvēšana un taisnīgums. Balstiesību piešķiršana jauniešiem no 16 gadu vecuma nodrošinātu, ka viņu intereses tiek pārstāvēts valsts līmenī. Jaunieši bieži vien sastopas ar specifiskiem izaicinājumiem, piemēram, izglītības kvalitāte, mājokļu pieejamība, studentu parādi un darba tirgus izmaiņas,
kas tieši ietekmē viņu dzīvi. Vecāku gadagājumu cilvēki var nepievērst pietiekamu uzmanību šīm specifiskajām jauniešu problēmām. Tāpēc ir svarīgi, lai arī jaunieši varētu izteikt savu viedokli un aizstāvēt savas intereses, kuras mazāk skar vecāku gadagājumu cilvēkus. Runas nobeigumā es vēlētos teikt, ka ja jaunieši, kas strādā un maksā nodokļus no 16 gadu vecuma, ir tikai taisnīgi un loģiski dot viņiem iespējas arī balsot. Mēs uzskatām, ka ir laiks pārskatīt vēlēšanu vecuma ierobežojumus, lai nodrošinātu, ka visi pilsoņi, kuri maksājot nodokļus, sniedz ieguldījumu valstī un sabiedrībā, var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, tā skaitā jaunieši no 16 gadu vecuma. Paldies! Paldies, Norei! Labdien, dāmas un kungi, cienījamie skatītāji, godātie oponenti! Mans vārds ir Sofija Sedeča, un man šodien ir liels gods pārstāvēt opozīcijas komandu. Man kā otrajam runātājam ir pienākums turpmāk izskaidrot tieši kāpēc balsošanas vecuma samazināšana līdz 16 gadiem ir kļūdains solis. Es pievērsīšos propozīcijas izvirzītajiem jautājumiem, nostiprināšu mūsu komandas nostāju un iepazīstināšu ar būtisku argumentu. 16 un 17 gadus veci jaunieši nav spējīgi veikt svarīgus politiskus lēmumus kognitīva brieduma trūkuma un propagandas uzņēmības dēļ. Es vēlētos sākt ar to, kā atspēkošu valdības izvirzītos argumentus. Pirmkārt, runājot par nodokļiem, jāņem vērā 16 un 17 gadus vecu jauniešu nodarbinātības līmenis. Saskaņā ar jaunākajiem statistikas datiem ir nodarbināti tikai ap 39% pusauģu šajā vecumā grupā. Tas nozīmē, ka lielāka daļa pusauģu, vairāk nekā 60%, negūst ar nodokļiem apliekamus ienākumus un tādējādi nedod nozīmīgu ieguldījumu nodokļu bāzē. Tāpēc priekšstats, ka visi 16 un 17 gadus veci jaunieši ir nodokļu maksātāji, kuriem nepieciešama pārstāvība, neatspoguļo realitāti. Turklāt lielāka daļa no 16 un 17 gadus veciem jauniešiem dzīvo kopā ar vecākiem vai aizbildņiem un ir no viņiem finansiāli atkarīgi. Šis nozīmē, ka viņi ir lielā mērā izolēti no nodokļu politikas izmaiņu plašākas ekonomikas ietekmes. Viņu galvenās finansiālās problēmas, piemēram, mācības, veselības aprūpi un dzīves izdevumus, parasti sedz vecāki. Līdz ar to nodokļu politikas lēmumi viņu vecākus ietekmē tiešāk nekā pašus pusauģus. Tagad es gribētu ķerties pie mūsu argumentiem. Balsošana ir nozīmīgs pilsonisks pienākums, kas prauksta augstu kognitīvo un emocionālo briedumu. Lai gan 16 gadus veciem jauniešiem neapšaubāmi attīstās kognitīvas spējas, daudzi no viņiem joprojām ir pusauģu vecuma, kam raksturīgs emocionāls svārstīgums un nepārtraukta smadziņu attīstība. Šī ietekmē viņu spēju pieņemt lēmumus un patstāvīgus lēmumus balsojot. Jaunieši, it īpaši pusauģi, ir vairāk pakļauti ārējai ietekmei, tostarp propagandai, reklāmai un vienaudžu spiedienam. Viņu uzskati un viedokļi bieži vien vēl tikai veidojas, viņu kritiskā domāšana nav tik attīstīta pieredzes trūkuma dēļ, tāpēc viņi ir neaizsargātāki pret politisko kampaņu manipulācijām un dezinformāciju. Kā piemērs, viens pētījums no Amerikas Savienotām valstīm liecina, ka 60% jaunieši vecumā no 13 līdz 17 tic 4 vai vairāk sazvērestības teorijām, salīdzinot ar 49% pieaugušo. Mūsdienu digitālajā laikmetā dezinformācija un mērķtiecīga politiskā reklāma ir plaši izplatīta sociālo mēdīju platformās, kuras intensīvi izmanto pusauģi.
Šī pieaugušā saskarē ar potenciāli maldinošu informāciju var novest pie neinformētas vai emocionāli motivētas balsojuma izvēles. Tātad nobeigumā es gribētu secināt, ka, lai gan kustības Vote 16 nolūks ir veicināt jauniešu iesaistīšanos, potenciālie riski un trūkumi ir lielāki par ieguvumiem. Paldies par uzmanību! Dāmas un kungi, godātie oponenti un tiesnesi, man, Elzai Vašakai, ir tas gods būt valdības trešajai runātājai, aizstāvot tēmu par vēlēšanu vecuma limitu samazināšanu līdz 16 gadiem. Šīs runas laikā es jums izstāstīšu galvenos sadursmes punktus mūsu debatē un mēģināšu izcelt mūsu argumentus. Iesākumā nedaudz atskatīsimies uz mūsu argumentiem. Mēs pieminējām to, ka jauniešu politiskās aktivitātes, ja mēs samazinām šo limitu, palielināsies jauniešu politiskās aktivitātes, palielināsies jauniešu politiskā aktivitāte. Un mūsu otrais arguments bija tas, ka jauniešiem ir nevienlīdzīgas balsošanas tiesības. Ar to mēs mēģinājām pierādīt to, ka pieaugušajiem, kuri ir lielā mērā tikpat atbildīgi, cik 16 un 17 gadīgi jaunieši, tiek dotas lielākas tiesības izpaust savu viedokli demokrātijā, kamēr demokrātija balstās uz to, ka visu viedokliem būtu jābūt pieņemamiem. Viņu arguments bija par to, ka 18 gadu vecums ir sabiedrības pieņemamais vecums, no kur cilvēkam ir tiesības veikt svarīgas un atbildīgas izvēles. Un otrais arguments bija, ka balsošana ir nozīmīgs pilsoniskais pienākums, kas prasa augstu kognitīvo un emocionālo briedumu. Un šeit opozīcija pieminēja datus par jauniešiem, kur bija no 13 līdz 17 gadus veciem. Bet šie dati nav pieņemami. Šajos datos lielākoties tiek parādīta jauniešu daļa, kuriem pat vēl nav kuriem nav atļauts piedalīties demokrātiskos procesos un iesaistīties valsts likuma pieņemšanā. Šeit lielākā daļa ir no 13 līdz 15 gadus veciem jauniešiem. Tāpēc es uzskatu, ka lielākā daļa no datiem šeit nav pieņemama. Mēs arī pieminējām to, ka vēlētājs skaits ir drastisks. Un, ja mēs atļautu jauniešiem balsot, mēs varētu šo drastisko skaitu palielināt. Mēs varētu viņu uzlabot. Un šeit mums opozīcija minēja to, ka jaunieši tiek ļoti viegli ietekmējami ar dezinformāciju un propagandu. Bet mēs visi esam dzirdējuši par gadījumu, par Omītu, kur skatījās Facebookā un tika tikpat viegli ietekmēt. Šeit ļoti lielākā daļa, kuri balso, ir pieaugušie. Un pieaugušie, kur lielākā daļa balso, ir vecāki par 50 gadiem, kuri nemāk apieties ar tehnoloģijām, kuriem ir daudz vieglāk ticēt dezinformācijai, tikmēr jaunieši mūsdienās jau tiek vairāk izglītoti un ir jau daudz atbildīgāki un māk daudz labāk atrast šo dezinformāciju resursos, un viņi māk izvērtēt, kas ir taisnīga informācija un kas nav. Tika arī minēts tas, ka aktīvāk balsoja vecāki ļaudis, bet vai tika aptaujāti arī jaunāki? Es dzirdēju no opozīcijas runātāju, ka tika aptaujāti no 18 gadiem līdz vecākam vecumam. Bet vai tika uzprasīts arī 16 un 17 gadīgiem jauniešiem, kā viņi jūtās? Jo šeit joprojām mēs runājam par demokrātiju, kur jauniešiem nav dota balss. Jā, mūsdienās ir dots lielāks iespējas, bet viņu balss netiek ņemts vērā, jo lielākā daļa vecāku cilvēku negrib ieklausīties. Lielākā daļa vecu cilvēku jau sen ir izdomājuši, par ko viņi balsos, un viņi negrasās uzklausīt
uzklausīt objektīvi jauniešu viedokļus. Tāpēc jauniešiem ir jāmeklē sev platforma, kā sevi vadīt uz priekšu un kā ļaut viņu balsīm būt dzirdētām. Paldies! Sveicināti, dāmas un kungi, godātie skatītāji! Mani sauc Māra Lienīte Maksniece, un man ir tas gods šeit stāvēt kā opozīcijas trešajai runātājai un aizstāvēt mūsu viedokli, ka balsošanas vecums nav jāsamazina līdz 16 gadiem. Kā trešā runātāja, es pārunāšu sadusmes punktus, kas izveidojās debatas laikā, un apkopošu opozīcijas punktus, lai jūs pārliecinātu, ka mums ir taisnība. Valdības pirmais sniegtais arguments bija tas, ka jaunieši ir politiski aktīvi, un tāpēc viņiem būtu piemērot piedalīties vēlēšanās, lai aizstāvētu savas intereses. Kā piemērus un pamatojums viņi minēja Skotu referendumu, kur apmeklēja lielākoties jaunieši. Tomēr mūsu otrā runātāja, mūsu pirmais runātājs to ļoti efektīvi atspēkoja, minot faktu, ka pēc ANO datiem jaunieši nemaz tik aktīvi šīs vēlēšanas neapmeklēja. Un tas nav viens piemērs, nav īsti efektīvs pamatojums. Kā arī tas, ka jaunas nezinošas demogrāfijas ieviešana tikai lai paaugstinātu interešu aizstāvēto daudzumu, nav pamatojums tiešām šo vecumu samazināt. Iemesls vairāk būtu aktivizēt 18-gadīgos, lai viņi vairāk vēlē. Nevis vienkārši atļaut 16-gadniekiem vēlēt, lai būtu vairāk vēlētāju. Tas nav loģiski izrietošs secinājums. Otrais valdības arguments bija par jauniešu darba un nodokļu pieredzi. Kā pamatojums viņi minēja to, ka ASV daudz jauniešu no 16 jau maksā nodokļus, kas izveido dilēmu, kur tie nevar lemt par savas naudas ceļu, un minēta tika arī pilsoniskās aktivitātes augšana, protams, arī interešu aizstāvēšana. Mūsu otrā runātāja to toties izcili atspēkoja, izvirzot pretargumentu, ka, lai gan ir procents, mazs procents, bet procents ar nodarbinātajiem jauniešiem zem 18, lielākā daļa no viņiem dzīvo ar vecākiem, un nodokļu aplikums, kur sasniedz, ir minimāls, kas norāda, ka priekšstats, ka 16, 17 gadus veci jaunieši lielos daudzumos ir nodokļu maksātāji, kuri nav aizstāvēti, kuriem ir nepieciešama pārstāvība, neatspoguļo realitāti. Galvenie sadursmes punkti, ar kuriem mēs saskārāmies, bija tas, vai balsošana no jaunāka vecuma paaugstinās vēlētāju īpatsvaru. Valdība minēja, ka šodienas simulācija pamato šo pieredzi, bet opozīcija minēja, ka jaunāku demogrāfiju ieviešana vēlēšanās nebūtu saprātīga. Labi, lai jau šie jaunieši, kas ļoti grib vēlēt, piedalās politiskajās aktivitātēs, mēs viņiem to neliedzam. Mēs vienkārši neuzskatām, ka mums būtu jāveic drastiskas mājas valsts kārtībā, tikai lai viņi varētu arī vēlēt saimnes un pašvaldības vēlēšanās. Kā otrais sadursmes punkts bija tas, vai jaunākie balsotāji vēlēs vairāk, kur valdība minēja, kā jau es minēju, Skotijas referendumu, kas bija jauniešu augstu apmeklēts, un šo mēs oponējām, minot piemēru par ANO reportāžu, kurā piedalījās 33 valsts, nevis tikai vientuļa Skotija, kur jaunieši bija viszemāk piedalošā demogrāfija, kas norāda to, ka tomēr šis nāk ar vecumu, šis nav kaut kas, tas, ka Skotijā daudz jauniešu balso vienā referendumā, nenozīmē, ka šī būs turpinoša aktivitātes līkne. Šis ir viens piemērs. Pēc visiem principiem, kurus mēs esam redzējuši, tā nav vienkārši. Vairāk balsos 50-gadīgās omītes, kas skatās televizoru. Mums nav iemesls ļaut lielākoties netik izglītotiem 16-gadniekiem, kam nav vēl bijusi dzīves pieredze, kur tomēr nāk ar pilngadību, ļaut viņiem vēlēt par savām, varbūt nevienmēr īpaši pamatotajām interesēm. Secinot, domāju, ka visi, kas ir spējīgi izvērtēt argumentu kvalitāti pret saviem iepriekšējiem uzskatiem un emocionālām izpausmēm piekritīs, ka tomēr mums ir taisnība un balsošanas tiesības, kuram katram 16-gadniekam nebūtu jāsniedz. Paldies! Paldies! Vārds opozīcijas pēdējiem runātājiem. Opozīcija.
Labdien vēlreiz! Šajā atbildes runā es vēlos uzsvērt, ka galu galā abas komandas vēlas atbalstīt mūsu demokrātisko sistēmu. Tomēr mūsu domstarpības ir par vecumu, kuram atļaut balsot. Valdības komanda apgalvo, ka 16 gadniekiem vajadzētu atļaut balsot vēlēšanās, balsoties uz viņu pirmo minējumu, ka tas kaut kā veicinās jauniešu aktivitāti nākotnē. Kā arī uz to, ka daļa jauniešu strādā un ir apliekami ar nodokļiem, tātad viņiem vajadzētu dot tiesības balsot arī. Tomēr mēs, opozīcijas komanda, šajā debatē veiksmīgi demonstrējām, ka pirmkārt šis minējums ir vienkārši minējums. Un ka dati rāda, ka visbiežāk jaunieši tiešām nav aktīvi. Kā no 18 gadu vecuma, tā arī no 29. Kā arī, ka tikai maza daļa no jauniešiem, kas apliekam ar nodokļiem, un pat šie jaunieši nav atbildīgi par elektrības maksāšanu, par savu transportu, par savu dzīvokli un citām tam līdzīgām vajadzībām. Viņi ir finansiāli paļaujās uz saviem vecākiem, un tāpēc viņi nejūt šīs lielās izmaiņas. Kā arī šis arguments, ka viņi maksā nodokļus, nenozīmē, ka viņi tagad ir gatavi un kvalificēti balsot par valdību, kas ietekmēs valsts imigrācijas policijas, ekonomiku, ārpolitiku. Viņi demonstrēja tikai vienu jomu, kuru jauniešiem vajadzēja ietekmēt, bet balsojot, mēs ietekmējam visas šīs. Tāpēc mēs joprojām atbalstam, ka balsošanai ir jābūt tikai no 18 gadu vecuma, jo no tā vecuma jaunietis ir spējīgs veikt šīs atbildīgās izvēles. Tāpat kā jebkuru citu likumā noteikto atbildīgo izvēli. Bez nekādiem izņēmumiem. Kā arī mēs pamatojām mūsu otrajā argumentā, to, ka šie 18 gadi nav nekāds abstrakts skaitlis. No 16 līdz 18 gadiem jaunietis iziet ar ļoti lielām izmaiņām, kur viņš mācās skolā, viņš mācās savās personīgās attiecībās, un viņš mācās no tā, kas notiek pasaulē, un iegūst vairāku, lielāku kvalifikāciju noskaidrot un saprast, kas tiešām notiek pasaulē, un ir spējīgi veikt šīs izvēles. Tāpēc, dāmas un kungi, mēs, opozīcijas komanda, esam uzvarējuši šīs debates un veiksmīgi demonstrējuši, ka šie Vote 16 grozījumi negatīvi ietekmēs mūsu demokrātijas stabilitāti un nebūtu efektīvi, lai risinātu skolēniem aktuālas problēmas. Dot 16 gadniekam balsot, mēs neatrisinām neko. Tā vietā jauniešiem ir jābūt aktīvākiem savās skolās, projektos un arī draudzībās, kur viņiem ir iespēja apgūt nepieciešamās mācības, lai kļūtu par pilnvērtīgiem demokrātijas locekļiem. Paldies! Labdien! Stāvu jūs priekšā šodien jau otro reizi, lai sniegtu ilgi gaidīto valdības atbildes runu un pašsaprotamos iemeslus, kāpēc valdība ir uzvarējusi. Tātad es vēlētos teikt, ka jūs sacījāt, ka tas esot mazs procents no jauniešiem, kas maksā nodokļus, un tātad viņi sniedz diezgan mazu ietekmi uz valsti, bet tomēr viņi sniedz ietekmi uz valsti. Bet ir arī maznodrošinātās ģimenes un cilvēki ar ļoti daudziem nodokļu atvieglojumiem, kas arī sniedz ļoti mazus procentus nodokļos valstī. Mūsu argumentu par to, ka jaunietim, kas maksā nodokļus, būtu jābūt tiesībām demokrātiskā valstī balsot, zinot, ka šādas tiesības ir viens no demokrātiskās iekārtas stūrakmeņiem, nevar atspēkot ar opozīcijas pausto argumentu par to, ka balsošana prasa augstu kognitīvo briedumu. Bet, skatoties no otras puses, 16 gadus vecs cilvēks ir pietiekami kognitīvi nobriedis, lai maksātu valstī nodokļus. Mēs gribētu zināt, kurš ārsts ir konstatējis, ka kognitīvais briedums, lai maksātu valstī nodokļus, nav pietiekams, lai lemtu arī tālāk, kur šie nodokļi nonāk. Tātad, otrkārt, arī bagātīgāk un daudzveidīgāk būs mūsu demokrātija, jo spēcīgāk tā būs. Iesaistot jauniešus no 16 gadu vecuma, mēs nodrošinām plašāku sabiedrības iesaisti politiskajos jautājumos, kas savukārt sniedz lielāku viedokļu dažādību. Opozīcijas piedāvātais arguments par to, ka
18 gadi ir pieņemtais balsošanas vecums, jo tas ir atbildīgs vecums, no kā mēs daudz citas tiesības viņiem dodam, nav tik spēcīgs, jo tā ir tikai faktu konstatācija, nevis arguments. Un tas ir tas, ko mēs šodien vēlamies mainīt. Savukārt mūsu arguments par spēcīgu un bagātīgu demokrātiju ir. Neaizmirsīsim, ka demokrātija nav tikai iespēja balsot, bet tā aptver vēl daudz citu iespēju un tiesību, kā piemēram tiesības brīvi izteikties, kā šodien to darām mēs. Tāpēc mums ir jāturpina pilnveidot un attīstīt mūsu demokrātija, lai arī nākotnē mēs varam izbaudīt šādas debates un visas pārējās ar demokrātiju saistītās brīvības un tiesības. Paldies! Liels paldies jums, brīnišķīgie debatētāji. Paldies jums opozīcijiem, paldies jums valdības komanda. Liels paldies jauniešu mājai par šo sniegto iespēju jauniešiem debatēt kameru priekšā, kas es pieļauju bija īpašs un atsevišķs izaicinājums. Droši vien, ka visiem no jums. Tāpat arī gribēju izmantot izdevību un pateikt paldies ģimnāzijas direktorei un ģimnāzijas bibliotekārei, kuras telpās uzraudzītajās telpās mēs pavadījām daudzus brīnišķīgus vakarus un ceram to turpināt darīt arī nākamajā mācību gadā. Liels paldies jums visiem! Uz tikšanos!